Man jau likās, ka visi zina, bet izrādās nē. Sieva tikko kā zvanīja, viņas darbiniekam pazvanīja uz telefonu, it kā viņas dēls raudošā balsī sāk stāstīt, ka viņš ir nokļuvis reanimācijā un kad steidzīgi nepieciešama palīdzība un tā tālāk. Nu, vienmēr sakot, kas tur ritīgi bija tajā klausulē, tur jau tur maz ko sapratīs. Viņi atskrēja tur pie manas sievas, kamēr tas bija uz telefonu. Ātri prasīja, vai aizdot naudu, vai iedot telefonu uz šitiem SM kredītiem un kaut ko tam līdzīgu, vai ne? Nu, paldies Dievam, sieva apstādināja, visu to pateica, nomierinies, tie ir krāpnieki, visi tev nekur nekas nav jādara, nekur nekas nav jāzvana, noliec klausulu un vienkārši pazvan savam dēlam pati. Viņa nolika klausuli, sāka zvanīt savam dēlam, protams, ar dēlu viss ir kārtībā un nekādas problēmas tur nebija. Vienkārši par to, ka tas, kas ir smieklīgs internetā pašreiz visapkārt un par to, par ko visi domā, kad visi jau zina, kā izrādās, nē. Un cilvēki iet un uzķerās, tā kā pabrīdināt vienkārši savējos, ja par to, ka, krāpnieki darbojas apkārt.